teorija ir jāmācās. Vienkārši kādam tā mācību process pats par sevi ir vieglāks. Dabūt to, lai viņš notic, kā arī samaksājot eiro vai 5 eiro par teoriju, viņa nekļūst mazāk svarīga. Es biju ar sevi apmierināta tad, ja no visas grupas 98% aizgāja līdz CSDD un nokārtoja teoriju. Rudīte īstenībā man atklāja noslēpumu, ka vīrieši ir ierakstīti sarkanajā grāmatā. Tā kā, ja tev šķiet, ka tu neesi novērtēts, atceries, vecīt, tu esi ierakstīts sarkanajā grāmatā. Rudīte, autoskolas presto augstākās kvalifikācijas pasniedzēja. Jā. Prieks atkal tevi satikt, šoreiz atkal bez mašīnas, šoreiz mēs atkal kājniekos. Jā. Klau, man kā papucītim, kuram drīz jāsūt savu meitu skolā, jā, uztrauc šis jautājums par tiesībām, par teoriju, par braukšanu. Un es jūtu, ka šie noteikumi kļūst arvien vairāk un vairāk, viņi kļūst arvien sarežģītāk, šīs informācijas apjoms kļūst lielāks. Bet manuprāt, ka tas atvēlētais laiks priekš apgūšanas ir palicis tāds pats bez mazai, kāds bija tad, kad es mācījos un liku tieši pirms 20 gadiem. Kā tur īsti ir un kādi ir šie jaunie izaicinājumi un kā tu, kā augstas kvalifikācijas pasniedzējs, tiec ar to galā vispār? Atklāti ir grūti, jo, jā, agrāk vairāk uzsvars bija tieši uz noteikumu apguvi, iemācīt braukt, arī braukšanas eksāmenis tika pieņemts vairāk vai mazāk prast nobraukt pēc noteikumiem, ievērojot ceļazīmes vispārējo. Tad tagad, ņemot vērā arī, kas notiek uz ceļiem, cik mums ir bojāgājušo, cik ir negadījumu katru dienu, cik ir cietušo, liels uzsvars arī tiek visur uzsvērts drošība, spēja prognozēt. Ja tu esi autovadītājs, tev nav vairs 2 gadi jaunais vadītājs, tu uzreiz esi pilntiesīgs, tāpat kā vispārējie citi. Un pasniedzēja pienākums ir daudz runāt par drošību, par spēju prognozēt, par spēju paredzēt bīstamību. Man paliek šī sajūta, ka ne līdz galam. Es labi jūtos tad, ja es zinu, ka mani kursanti nokārto. Šie galvenie izaicinājumi un tie riski šajās 55 stundās ir šī drošība tieši tavuprāt. Drošība, lai to saliktu kopā, jo vēl jau ir izdarīta vēl viens tāds draņķīga lieta, ka tā teorija, par cik ir tā konkurence un vēl kaut kas, ka teorija ir bez maksas gandrīz, tad dabūt to, lai viņš notic, kā arī samaksājot eiro vai 5 eiro par teoriju, viņa nekļūst mazāk svarīga, ka viņa tik un tā ir jāapgūst, un viņi sākumā to nesaprot. Viņi ir papildījuši kaut kādus testus, šķiet viss vienkārši, viņi kaut ko paskatās, un viņi īsti nesaprot, kāpēc? Kāpēc tu man tagad šito visu stāsti? Jā, cik svarīgs ir šis klātienes kontakts ar pasniedzēju, šīs klātienes stundas? Ļoti. Es varu dot šos skumjos, trakos piemērus, ar ko es satiekos katru reizi braucot uz ceļiem. Par šīm avārijām mēs varam parunāt. Kas tur ir iemesli? Jā, tu vari pastāstīt to, kas nav rakstīts grāmatā. Jā. Un viņi drīkst man jautāt. Un lai cik sen jau es pasniedzēju nebūtu, un es uzskatu zinoši pasniedzēju, visāk parādās kaut kādas nianses, kur arī man liek aizdomāties. Kas ir tie jautājumi, kurus klātienē tad kursanti uzdod? Ko viņi nevarētu uzzināt vienkārši no grāmatas? No grāmatas ir rakstīts par noteikumiem viss, bet izpratne pietrūkst, kāpēc, kas tur ir. Tās lietas jāpaskaidro un konkrētās situācijās, ar kurām jau viņi ir saskārušies, būdami kā blakus sēdētāji, vai tad, kad vecāki ļauj jau pabraukt, vai tad, kad viņi nāk no braukšanas nodarbībām, ko nepaspēj, jo instruktoram iznāk vēl pildīt pasniedzēja funkciju, kas ir galīgi garām un dārgi, bet man visam tam vajag laiku. Ko tādi papucīši, kā es savām meitām un dēliem samācu nepareizi, kas tev pēc tam ir jāizlabo? Par cik papucīšiem vadītāja apliecību maina vienkārši mainot, nevis pajautājot, ko tu vēl no tā atceries. Mēs varam tās lietas, kuras ikdienā šķietami nepielietojam uz ceļa, jo mēs jau braucam. To grūti ir iemācīt. Papucītis, ja viņš
var mācīt, vai viņam pietiek drosmes mācīt, uzņemoties atbildību par sevi, par bērnu, par visu pārējo, var pamācīt reakcijas laiku, bišķi spēju prognozēt. Man ir jāmācā tā bīstamība, kas rodās, ja to neprognozē, balstoties uz noteikumu izpratni. Jo tas ir rakstīts. Ļoti bieži ir, kad, ja mēs neesam līdz galam sapratuši, tavs bērns var nonākt avārijas situācijā, kas tikko kļuvis autovadītājs ar papucīti vai tamtucīti. Es savējiem vienmēr saku, nevajag jums ar mani nonākt negadījumā. Es zinu, ko ierakstīt, un es zinu, uz kura punkta es sevi attaisnošu. Bet tu nezināsi. Un tu maksāsi pēc tam dārgāk koktu, tev pašam būs jāremontē automašīna, tev būs mazāka bonus klase. Mums daudzi autovadītāji brauc nepareizi. Un viņi domā, ka viņi to dara pareizi, un tāpēc viņi to dara pārliecinoši nepareizi. Tam jaunajam ir jāspēj tagad saprast, kā viņam darīt. Tātad jau kādu laiku no 1. jūnija ir mainījusies sistēma, kādā veidā tiek vērtēta CSDD teorijas eksāmeni, kas nozīmē to, ka vairs nav iespēja iekalt galvā jautājumus un atbildes, pareizi sakot, bildītas, neskaitāmas reizes kārtot šos testus un tam līdzīgi. Svarīgi ir šī izpratne, jo bildītas būs citas tad, kad tu kārtos lielo eksāmenu. Kā tu tiec galā ar iemācīt, izprast šos ceļu satiksmes noteikumus un cik tas vispār ir svarīgi? Tas ir ļoti svarīgi. Es kursantiem no pirmās lekcijas uzsveru, kad es darīšu visu, lai jūs saprastu noteikumus, izprastu noteikumus, un tad jau jums dod jebkuru jautājumu, jebkādā formā. Bet izpratne veidojas caur noteikumus zināšanu un jau sapratni, kas notiek uz ceļa kaut kādās situācijās. Lai rastos sapratne, izpratne, viņam ir jānotic vēl arī sev. Tad mums ir jābūt nedaudz arī psihologiem. Man ir psihologa izglītība arī nedaudz. Tad es to varu un es esmu pārliecinājusies par to nevienreiz vien mācot privātstundās, ka tik līdz kursants dabū izpratni par noteikumiem un kā skatīties konkrēto CSDD jautājumu, vienalga kāds viņš parādās, vai viņš ir viņu redzējis vai nē, viņš var nokārtot CSDD teorijas eksāmenu, lai arī kāds viņš nebūtu. Bet tam vajag vairāk kā 50 tiesas. Vajag. Vismaz manā laikā bija tā, ka bija ļoti vienkārši iekalt šo teoriju, un tad vienmēr šķita, ka tieši tā braukšanas daļa ir tā grūtākā. Man arī tā bija. Mums arī tā. Es ļoti daudz iekalu. Kā tagad šī proporcija ir mainījusies? Vai tas ir 1:50 braukšana? Es domāju, ka ļoti tuvu. Jo vēl ir jāsaprot, kuram ir kāds talants. Tiem, kam ir braukšana jau, kā es kādreiz smejos, dzimis ar stūrīti rokā, viņam braukšana grūtības nesagādās. Vai ir mamucīši, papucīši, draugi, kas jau atļauj pasēdēt pie stūres, izjust mašīnu, viņam tas nāk no sevis. Un ir cilvēki, kas teorijai pieeja jau nopietni no paša sākuma, bet mācoties nevis vienkārši cieši izklausies, es to visu sapratu. Nē, teorija ir jāmācās. Vienkārši kādam tā mācību process pats par sevi ir vieglāks, bet tie, kas es tagad arī esmu klasē, es lasu, es pasniedzu, novērojuši tie, kas tagad pasniedz, kas mācās, ja viņš nenopietni pieeja jau no pirmajām lekcijām pēdējās. Diemžēl. Ko viņš var mājās darīt? Labāk vairāk lasīt, noteikumu grāmatu vai vairāk skatīties šos video? Ir noteikti jāpārlasa tā nodaļa, par kuru es runāju. Ir tā jāpārlasa, nevar citādi. Un tā tu vari pildīt. Presto mājaslapā ir fantastiski pieejami par katru sādaļu jautājumi, kur tu vari patrenēties, saprati, nesaprati. Rudīt, kur papucīšiem sūtīt savas meitas mācīties braukt ar mašīnu? Teorijā, Presto autoskolā. Droši drīkst arī pie manis, garantēju, saņemsiet zinošu bērnu vismaz apakaļ, un instruktori ir labi Presto autoskolā. Tev ir iespēja mainīt. Tev ir iespēja šeit mainīt, izmēģināt braukt ar dažādām automašīnām, kas mūsdienās arī ļoti svarīgi. Tas ir svarīgi. Nevis es ar vienu mašīnu braucu un ar to pašu braucu eksāmenā pamēģināt dažādām. Tev tak arī dzīvē pēc tam būs ar vadītāju apliecību, diez vai tieši tā mašīna, ar kuru tu mācījies braukt.
Tev ir jāprot. Mana meita būs drošās rokās. Paldies tev, Rudīt! Paldies tev!